Tā, vai skaļi. Visi pamodās. Visi, kas iemīga, pamodās. Pēdējā sarežģītā tēma. Nav tik sarežģīta. Nav tik sarežģīta? Nav. Mārtiņš izstrādos tā, ka būs viss vienkārši. Es tā ceru. Pēdējā tiešām tēma, kas vēl prasa nopietni iedziļināšanos, un pēc tam jau paliks ar vienu vieglāk līdz pat vīna glāzē. Ja. Lūk, un turpinot par reverso PVN, nu tad Mārtiņš pastāstīs, ko un kā mēs varam... Es jau paspēju kaut ko saspēdīt. Tu jau paspēji, Ko es piespiedu? Pareizi būs šitā? Jā. Laikam, jā? Paspied uz priekšu. Jā, liels super. Šitā. Labi, Mārtiņ, nu vārds tev. Labdien. Dažiem jau otrais. Mēs arī turpinām tēmu jau iepriekšējā prezentācijā iesākto par reverso PVN, jo es pieņemu, ka viena daļa noteikti ar šo terminu ir pazīstama ļoti sen, bet nu būsim godīgi, līdz šim reverss tomēr bija pietiekami šaura specifika, ja? Nu, tātad tur ārzemju darījumi, būvniecība, metālūžņi, koki, nu, tās visas ir pietiekami specifiskas nozares. Un tad no 1. aprīli laikam sanāk tā, ka neizspruks vairs neviens no reversa. Arī tie, kas varbūt līdz šim veiksmīgi no tā izvairījās. Un tāpēc es nākamajā pusstundā pietiekami koncentrēti, kas ir tās lietas jau Horizon pusē, kas ir jāņem vērā, uzskaitot reversu. Nu, koncentrējoties tieši uz R4, bet analoģija jau ir tieši tāda pat arī pārējiem ar burtiņiem. Un, nu, varbūt arī kas ir jāņem vērā, ko varbūt arī nevar. Un es laikam sākšu uzreiz ar konfigurāciju, kas ir tās lietas, kas ir jāņem vērā, un sāksim ar pirkšanu, jo, nu, lai kaut ko pārdot, kaut kas ir jānopērk. Tātad apgādes pusē, ja parādās tagad šie te R4 darījumi, pirmā lieta, kas ir jādara, mums ir, ja es vēl mācētu gaismiņu ieslēgt šitam, labi, es ar roku parādīšu. Tad pirmā lieta, kas ir jāizdara, visdrīzāk jums būs jāveido jauns PVN konts. Ja jums jau līdz šim bija R1, R2 vai R3 darījumi, principā to var arī nedarīt. Ja jums apmierina fakts, ka visi šie R darījumi virsgrāmatā tad būs vienā kontā. Ja jūs gribat virsgrāmatu smuki nošķirt pa R burtiņiem, tad būs vajadzīgs jauns 5-7 grupas konts. Ja līdz šim reversa nebija, tad noteikti būs vajadzīgs jauns PVN konts. Un pēc tam izskaidrošu, kāpēc, bet reversam ir vajadzīgs arī starpkonts. Parasti 239 grupa. Bet, nu, atkal, nu, pietiekami gaumes lieta, izstāstīšu mazliet vēlāk, kāpēc. Un neaizmirstat, ka tam PVN kontam ir jāpiedalās deklarācijā iekļaujamo kontu grupā. Uzskaits parametros ir lauciņš, kur tad arī norāda, kas ir tā grupa, kas attiecas uz PVN. Šeit tāpēc ir ļoti precīzi tas 5-7 kontu grupa, kas attiecas uz PVN, tagad divās daļās jādala, kas pieder deklarācijai, kas nepieder deklarācijai. Un vēl viena tāda lieta, kas man noteikti ir jāpasaka, jo nesen uzķērāmies, noteikti konts vai kontu grupa norēķiniem par PVN nav tā pati, kas ir korekcijas PVN, kas ir vienu lodziņu zemāk. Jo, ja jūs tur vienu un to pašu kontu norādīsiet, nebūs labs rezultāts. Šis ir bišķiņ ārpus tēmas, vienkārši mēs nesen saskāramies. Korekcijas PVN noteikti ir cits konts, vai grupa, nu, konts drīzāk, nekā grupa, kas ir norēķiniem par PVN. Un šis ir tāds viens no smagākajiem slaidiem, bet iespējams arī no attāluma neko daudz nevar redzēt, taču viņš jums var noderēt pēc tam. Te ir viss finanšu pārskats. Kas tad nāk klāt finanšu pārskatā? Un īstenībā nākamā bilde pat ir varbūt labāk redzam, tas ir tas pats, tātad 2 posteņi jāpapildina. 52. 62. deklarācijas rinda, kas atbilst. Tur ir jāpieliek klāt attiecīgi šis 5-7 grupas konts, debeta apgrozījums un kredīta apgrozījums.
Un, drošs paliek drošs, ir jāpārbauda paša PVN deklarācijas apraksts, vai attiecīgi pie otrā rindā ir piesaistīts šis te pārskatu postenis. Tie ir tādi priekšnosacījumi, lai korekti varētu rēķināties deklarācija. Un arī pielikumi, runājot tieši par pirkšanu. Un, protams, PVN kategorija. Tad apgādē pilnīgi noteikti būs jātaisa jauna PVN kategorija, jo mums ir jānorāda šī darījuma veida pazīme IT preču reversa. Reversais PVN. Mēs to nosaucām šādi, jo rakstīt visu garo mobilie telefoni, datori, integrālās, centrālās, tas pagār. Mēs IT preces. Tātad tas nozīmē R4. Un, protams, tāpat kā visiem pārējiem reversiem, kam tas ir pirmo reizi, PVN netiek iekļauts summā apmaksai. Tātad piegādātājiem mēs maksāsim summu bez PVN, sistēma savukārt to PVN uzrēķina pati. Tas ir tas ķeksītis iekļauts apmaksā, tad tur viņam nav jābūt. Norēķina uzkrājuma konta tas ērtībai, lai kontējuma schēmas varētu aprakstīt. Labi, kaut ko mēģinam nopirkt. Sāksim ar parastu pēcapmaksas iegādi. Tātad nopirksim datoru, tas ir pamatlīdzeklis. Es atgādinu, ka jau vairākas versijas arī reversa darījumi ļoti labi draudzējas ar iegādes dokumentu. Tas nav vairs jādara caur saņemšanas pavadzīmi. Mēs pa taisno varam vadīt iegādi. Un divas lietas, kam ir jāvērš uzmanība šajā dokumentā. Pirmkārt, summa apmaksai. Summa apmaksai būs bez PVN. Tā ir tā summa, ko es maksāju piegādātājiem. Tad tāda pirmā pazīme, ka jā, viss kārtībā, tas ir reversa darījums. Ja summa apmaksai sakrīt ar dokumentu summu, tad nav pareizi. Tajā dokumentā, kas nav pareizi, nav pareizi PVN kategorija. Tātad katrā dokumentā ir jāpārliecinās, ka PVN kategorija ir pareiza. Automātiski viņi var atnākt no klienta kartītes, ja jūs tur viņu nomainat. Vēl, protams, tāds labāks variants laikam ir dokumentu tipus, tad sataisīt iegāde parastais PVN, iegāde R4, iegāde no Eiropas Savienības, pa PVN darījumu veidiem katram savu dokumentu tipu. Un tad uzreiz jau var noklusēt, salikt, lai pareizās kategorijas. Un tad man nav vairs jādomā, vai es pašā ievadu formā šīs te PVN lietas esmu aizpildījis pareizi. Jo es to izvēli izdaru jau vadot dokumentu. Un tad grāmatojums. Šeit arī grāmatojumā ir atbilde, kāpēc vajadzēja to 239 starpkontu. Tad mums ir pamata grāmatojums, pamatlīdzeklis pret kreditoru kontu un revers. Revers pēc būtības, ko nozīmē? Ka es no vienas puses viņu uzrēķinu, no otras puses es viņu paņemu priekšnodoklī. Tad man 5-7 iet pa abām pusēm. Taču tā jau ir Horizon īpatnība. Ja mēs debetā kredītā ieliksim vienu un to pašu kontu, tas neuzrādīsies apgrozījumā. Tātad kontu apgrozījumā neuzrādās darījumi, kur debeta kredīta konts sakrīt. Mums tas nedara. Mums ir vajadzīgs šis darījums apgrozījumā, risinājums to grāmatot pa krustiņu caur starpkontu. Un kontrolēt, lai starpkonts vienmēr ir tukšs, viņā nekad nedrīkst būt atlikums. Un es to vienkārši atceros, bet tam, protams, ir jāpievērš uzmanība. Preču dokumentos, vienalga rēķins, pavadzīme vai iegādes dokuments, reversam viens būs pamata grāmatojums un viens būs papildu grāmatojums. Vienmēr. Tā var pateikt, ka viss ir kārtībā. Tad apskatīsim vēl ar daļēji priekšapmaksu. Tas ir tāds vēl man mīļāks piemērs. Tātad šajā gadījumā pērka mobilo telefonu, bet 30% ir avanses jāsamaksā. Un, lai mēs pareizi visu dabūtu uz deklarāciju, bez variantiem jāvada priekšapmaksas rēķins. Ir jābūt priekšapmaksas dokumentam. Šis dokuments, protams, negrāmatojas, viņš paliek izpildīts, taču arī šajā priekšapmaksas dokumentā ir svarīga kategorija. Uzreiz norādīt pareizo kategoriju, lai sistēma saprot, ka uz avansu aizies summa bez PVN. Manā piemērā tie ir 30 eiro. Ir nebišķi. 36 eiro. Jā, 36 eiro. Un tad, kad mēs šo avansu apmaksājam, tad tāda papildus, protams, vispirms ir piesaiste, pie šī avansa dokumentu, piesaiste. Un otrkārt, es esmu iezīmējis tur lodziņu PVN veids.
apgādes gadījumā, ja tas ir reverss, mums tātad jau maksājumā tas reverss ir jāuzrāda, jābūt, ka nomainās tā pazīme uz PVN reversu. Ja man priekšapmaksas dokumentā būs pareiza PVN kategorija, tad tas notiek automātiski. Bet, protams, šeit parādās tāds kā ierobežojums. Ar vienu maksājumu es principā nevaru apmaksāt divas priekšapmaksas, kur viena ir reverss, otra ir parasts PVN. Tad man par katru ir savs maksājums jāformē. Jo tad tur sanāks kokteils un tādu piemēru sistēmu uz deklarāciju pareizi nepaņems. Un grāmatojums savā ziņā līdzīgs kā bija iegādes dokumentam, bet arī viena būtiska nianse. Man atkal ir šis krustiņš par reversu, taču šeit abi ir papildu grāmatojumi. Es atkal to vienkārši atceros. Maksājuma dokuments, tā tad abi ir papildu grāmatojumi. Tā var mēģināt atcerēties. Un tad ir pats gala dokuments. Šis ir tādā ziņā ļoti labs piemērs, jo viņš atbild uz jautājumu, kas tad īsti ir dokumenta summa, kas ir summa apmaksai, kas ir summa samaksai. Tāpēc es viņus te arī atzīmēju. Jūs labi redzat, ka te visas trīs summas atšķirās. Ja? Tātad dokumenta summa, tā ir summa ar PVN, kopējā darījuma summa. Summa apmaksai ir tā summa, ko es maksāšu piegādātājiem. Savukārt summa samaksai, tā ir tā summa, kura man vēl ir jāmaksā piegādātājiem. Tas tāds vairāk atgādinājums, tā kā veido, piemēram, izdruks formas, tad paturēt prātā, ka šīs trīs summas tas nav viens un tas pats, ja? Tad kuru izvēlēties, kura man ir vajadzīga. Protams, piesaistes, un tad, protams, kategorija, ja? Kategorija un grāmatojums. Pirmajā brīdī tāds diezgan liekas sarežģīts, bet patiesībā jau nekā tur briesmīga arī nemaz nav. Tur ir vajadzīgs 6 rindiņas. Varbūt pavisam īsi. Pirmais ir pamata grāmatojums. Pērku preci, pretī klientu konts. Un tā ir visa kopējā darījuma summa bez PVN. Un uzreiz avansa pārgrāmatojums par to summu, kas šeit ir pēdējais, ko es esmu samaksājis avansā. Ar 2 tikām cauri. Un pārējie 4 grāmatojumi, tas ir PVN, tas ir samaksātais reverss, jeb tas, ko es paņēmu jau pie maksājuma, un kas man vairs nav jāuzrāda deklarācijā, un vēl deklarācijā neuzrādītais. Tā daļa, kas ir nesamaksāta, un kas man ir jāuzrāda šo dokumentu. Un tāpēc sanāk 2 krustiņi. Un var redzēt, tātad katram tam krustiņam viens būs pamatgrāmatojums, otrs papildu grāmatojums, viens pamatgrāmatojums, otrs papildu grāmatojums. Starpība tikai tā, ka tā daļa, kas man vēl ir jāuzrāda deklarācijā, man grāmatojas uz 5-7 deklarācijā piedalās. Savukārt tā daļa, kas man ir jau uzrādīta maksājumā, ir vienkārši krusta grāmatojums deklarācijā nepiedalās. Kāpēc to vajag? Tāpēc, ka pamatgrāmatojuma summai ir jāsakrīt ar dokumentu kopsummu. Un mums tā PVN avansa daļa, viņa vienkārši paliek pāri. Tāpēc viņa ir šādi jāpārgrāmato. Braucam tālāk. Tā, attiecīgi, kā tas izskatās deklarācijā, šie abi darījumi ir ievadīti un tad 52. rindā, 62. rindā man ir šī darījuma kopsumma. Un tajā gadījumā tad viss atlasās korekti. Un attiecīgi arī pirmajā pielikumā man katrs, tātad šī iegāde pēcapmaksas, avansa maksājums un gala dokuments, katrs ir atsevišķs darījums ar pazīmi ar 4, sākot no 1 eiro. Man ir 3 atsevišķi ieraksti. Un sistēma pie šādas konfigurācijas to arī uzreiz automātiski prot atlasīt korekti. Un tad ir atkal konfigurācija, jo nopirkuši esam, tā ir jāpārdod. Ar pārdošanas pusi atkal ir sagatavošanās darbi, ja jums ir šīs preces jāpārdod, būs vajadzīgs jauns ieņēmumu konts. 6. grupas konts, viņš ir nepieciešams, lai mēs 41 primrindu varētu korekti atkal atlasīt. Protams, atkal tas pats stāsts. Ja jums jau ir, ja jūs pārdodat jau metālu lūžģus, piemēram, ja, vai kokmateriāls, tad, protams, var iztikt ar vienu, bet pārdošanā man laikam neiet tā baigi kopā datoru pārdošana ar koku pārdošanu, bet varbūt. Un līdz ar to mums ir vajadzīgs savs sešnieks. Un, ja ir avansi, ja es
izrakstu avansa rēķinu šīm precēm, tad arī jauns avansa konts. Un atkal ir lielā bilde, kā izskatās kopējais finanšu pārskats PVN-am, un tas papildinājums ir šajā gadījumā 41.1, jeb 41 primrindā. Te varbūt šajā bildē labāk redzams. Es atkal pieplusoju šī te jaunizveidotā sešanieka apgrozījumu, un ja man ir avans, tad arī avansa apgrozījumu es pieplusēju klāt pie šīs rindas. Atkal pārbaudu, vai 41 primrindā man ir PVN deklarācijas aprakstā norādīts. It sevišķi, ja līdz šim nav pārdoti ar darījumi, tad tā 41 primrinda deklarācijas aprakstā arī varētu būt tukša, un viņa ir jāizpilda. Un PVN kategorija. Pērkot un pārdodot reversa darījums ir kardināli atšķirīgas kategorijas. Nākamajā, šajā bildē var ļoti labi redzēt, ja, tātad, kā izskatās R4 pērkot kategorija, IT preču PVN darījumi, PVNs netiek iekļauts summa apmaksām, PVNs tiek rēķināts. Un kā izskatās tad, kad es pārdodu? PVN vienkārši nav. Ir parasti apliekama persona, PVN likme 0. Pēc būtības jau var iztikt ar vienu PVN kategoriju, kur visas ir nulītes. Man tā kā patīk kārtība, man patīk, kad es katram šādam specifiskam darījumam taisu savu PVN kategoriju, neskatoties to, ka viņas ir vienāds, atšķirs tikai nosaukumu. Jo tad, kad ir jāmeklē kļūdas, tad es uzreiz ļoti labi redzu, ir man tam dokumentam pareizais nosaukums kategorijai vai nē. Bet tas nav, no sistēmas viedokļa, tas nav obligāti, tas ir tikai lietu organizētības dēļ. Tad ar pārdošanu. Godīgi sakot, pārdot ir daudz vieglāk nekā pirkt reversu, jo pārdodot, kā jūs redzat, PVN darījumā nav, mēs ņemam šo kategoriju, viss ir pa nulēm, ir tikai pati preču summa. Kas ir būtiski, protams, ir pieminētā atsauce jau iepriekšējā prezentācijā. Man tātad uz šī pavadzīmes vai rēķina ir jānorāda, ka šis ir apgrieztās PVN maksāšanas darījums. Un, viens no variantiem, ko es varu piedāvāt, ir rēķinos pavadzīmēs sadaļa papildu info. Tur ir tāds klasifikators, kas principā ir šim nolūkam paredzēts. Ja es norādu šo te atsauci šajā vietā, tad es varu iztikt ar vienu izdruks formu. Es vienkārši izdruks formā ielieku šo te klasifikatoru, un attiecīgi, tad, kad es viņu aizpildu, tad man viņš arī drukājas uz pavadzīmes, tad, kad es viņu neaizpildu, man viņa nav arī uz pavadzīmes. Alternatīva ir, var veidot divas izdruks formas, ja vienu ar to atsauci, otru bez, tad, protams, šī te pazīme pašā dokumentā jānorāda nav. Tā kā tā arī, bet galvenais, ka viņa ir jābūt. Un, protams, kategorija, kas ir pilnīgi cita, kā es minēju. Un grāmatojums. Tāds stipri vienkāršāks nekā pērkot, ja? Tātad klienta konts pret šo te jaunizveidotu ieņēmumu kontu. Tad otrs darījums, kā jau nojaušat ar daļēju priekšapmaksu, atkal tātad 30% avans. Arī šajā gadījumā ir jāizvēlas pareiza PVN kategorija, ir jāliek atsauci, ka tas ir reversa darījums, arī jau uz avans rēķina. Un tas dokuments, protams, negrāmatojas. Un tad, kad mēs saņemam apmaksu par šo te izstādīto priekšapmaksu, tad nekādu reversu nav maksājumā. Tad tas joprojām ir parasts PVN, jo viņa vienkārši nav tajā darījumā no manas skatu punkta. Piesaistu saņem tikai summu bez PVN. Avans tātad grāmatojas avans konts pret banku. Un tad, kad ir gala pavadzīme, protams, piesaistes, protams, atsauce joprojām, ka tas joprojām ir reversa darījums, PVN joprojām nav, kategorija ir pa nulēm. Un 6 grāmatojumu vietā ir 2. Saku, pārdot ir vieglāk nekā nopirkt. Pircējiem tur ir vairāk darba, lai viņi pareizi sagrāmatotu. Un šajā gadījumā tātad mums ir viss uzrādās 41.1 rindā šī darījums. Un PVN pārdevēja deklarācijā nav. Nav nevienā rindā viņa. Un arī trešajā pielikuma, ja pirmā pielikuma trešajā daļā, tātad darījumi atšifrējas atsevišķi, taču atšifrējas tikai summa, PVN summas nav
Katram pielikumam ir tikai darījums summa, tas jāņem vērā. Kā, ja es pārdodu reverse darījums, kur PVN nav, tad klasiskā formula summa reiz 21 ir jābūt PVN summai un nestrādās, jā, jo man ir darījumi, kuros nemaz nav PVN. Un no prezentācijas viedokļa tas ir arī viss. No manas puses vēl ir komentārs, jo tas izskanēja iepriekšējā prezentācijā, kā tad īsti ir ar gadījumu, kad man uz vienas pavadzīmes ir gan reverss, gan parastais PVN. Un situācija ir sekojoša. Pārdot, mēs jau izmēģinājām, pārdot, uztaisīt tādu pavadzīmi var. Tas nav arī nemaz tik sarežģīti izveidot. Nu, es, protams, visu tādu nevarēšu izstāstīt, kā to izdarīt, bet to var. Mēs varam panākt, lai man vienā pavadzīmē būtu 2 ieraksti, viens reverss, viens parasts, pareizi nogrāmatotos un pareizi aiziet uz 3. pielikumu un uz deklarāciju. Ar 1. pielikumu un ar pirkšanu ir sliktāk. Ja mēs šādu pavadzīmi saņemam, man viņi ir jādala 2 daļās. Man viņi ir jāievada kā 2 pavadzīmes. Ja es viņu mēģināšu ievadīt kā 1 pavadzīmi, arī to var, izdomājot un mazliet pamahinējot, viņu var dabūt iekšā kā 1 pavadzīmi un pareizi nogrāmatot. Deklarācija būs pareiza, pielikums būs nepareizs. Tajā jums ir tad dilemma, jo var darīt tā, bet tad pielikums būs jālabo roku, jo pielikums atlasīsies šķērsām. Sistēma neprot no viena darījuma šajā gadījumā uzburt 2, ja tā varētu teikt. Tā ir. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Noteikti ir jautājumi, vai ne? Jā. Man likās, tieši gāja garām, man likās kaut kur jautājums. Jums tur bija parādīta realizācija un piesaistīts maksājums par priekšapmaksu. Ja jau PVN nav aprēķināts, kāpēc pie pamatojuma uzrādās tas PVN? Ļoti vērīgi, tā ir kļūda. Tāpat nav kļūda, godīgi sakot, tas ir pamatojuma ģenerators, būs pareiza atbilde. Jo manā piemērā, protams, normālā gadījumā maksājuma pamatojums jums atnāks tāds, kā viņu norādīja maksātājs. Un tāds arī viņš 1:1 atnāks. Manā piemērā man ir uztaisīts manā testa vidē automātisks pamatojuma ģenerators, kurš ir nostrādājis šādi, un es to pat nepamanīju. Pavisam godīgi. Ne, tev vajadzēja teikt, tu speciāli ieliki, lai redzētu... Lai pārbaudītu modrību. Lai pārbaudītu modrību, tieši tā. Jā. Un ja tur nav arī, piemēram, tas pats maksājums veikts uz ārzemēm, uz ES, un arī ir PVN, būtu jābūt 0, bet Horizon vienmēr uzrāda to aprēķināto reverso PVN. Tas ir pamatojuma ģenerators. Šo te saturu, ko sistēma ieģenerē pamatojumā, viņu var konfigurēt. Protams, vienam maksājuma tipam, teiksim, vienam izējošā maksājuma tipam var būt tikai viens pamatojuma ģenerators. Un vai nu viņš būs ar PVN vienmēr, vai viņš nebūs nekād. Ja man ir tiešām vajadzīgs, lai man izējošiem parastiem PVN maksājumiem būtu tas PVN, savukārt reversa nebūtu, tāds prātīgākais ir taisīt 2 dokumentu tipus un nokonfigurēt 2 pamatojuma ģenerators. Tad sistēma mācēs katru pamatojumu izveidot tā, kā ir nepieciešams pret konkrēto darījumu veidu, bet tad man sanāk taisīt 2 dokumentu tipus maksājumam. Ja vēl gribās par pamatojumu ģeneratoru, tad varbūt Mārtiņu vēl var noķert un saprast, kā viņu nokonfigurēt pēc tam. Bet jā, stāsts par to, ka Horizonā daudz, kas ir iespējams, bet atkal ir pašiem jāuzliek atbilstošā konfigurācija, un to mēs cenšamies skaidrot, kādas tās iespējas sistēmā ir, lai jūs viņus arī pilnvērtīgi izmantotu. Vēl jautājumi? Ir jautājums? Ir ar to. Ir? Kur pat? Neredzu? Kur ir? Paceļiet to reiz rocī. Nē, jums nebija jautājums? Man likās. Tad es kļūdījos. Labi, tad es teikšu paldies Mārtiņam par reverso PVN-u. Un man atkal divas ziņas, labas ziņas. Es jau smējos, kad ar dziļajām, smagajām tēmām mēs esam tikuši galā. Tālāk tēmas būs ar vien
gaisīgāks. Un otra laba ziņa ir tāda, ka turpinājums ir šajā pašā zālē, un jūs pat varat nemainīt vietu. Vai arī nolikt atzīmi, es sēžu, es šeit, neaiztiekat, un aiziet pēc kafijas vai pēc ūdens, kas šajā karstajā laikā nepieciešams. Lūk, tā kā pauzīte neliela, un tiekamies 14:30. Un paralēli noteikti aicinājums aizpildīt dažādas anketas, kas ir jūsu mapītēs.